Ierakstīju. Jā, tas nav tikai uzdod. Kaut kāda doma. Jā, kaut ko. Tas ir pašām to, kā vajag. Tā kā tu teici, esmu iesildījusies. Vakar runāju sarku. Tas lama. Tas jau normāli. Ceļvedīs sarku. Tas ir pilnīgi nebija pa ko. Jā, šakola. Saprātā. Gaujienas. Tur tagad bešķiņ. Tāpat jādzēšana. Nu, bija labi. Tas pēc. Tāpēc, ka viņa lasīja. Tas bija šā. Attaisnīgs. Būsim precīzi. Labvakar. Labvakar. Sāksim, es domāju. Laiks ir. Vakar, jā, mums ir arī ir pieslēgušos cilvēki. Cerams, ka citi arī tie, kas ir pieslēgušies. Sāksim teritorijas plānojumu otrās tās apspriešanas sanāksme. Domāju, ka sanāksme tiek un būs pēc tam pieejams saraksts mājaslapā, kur vēlēties, ka došu vārdu priekšsēdētājam Edvīnam. Nav gluži trīs. Jā, paldies. Došu vārdu izstrādātājai Līgai, kas no prezentāciju un jautājumus lūdzu pēc prezentāciju, tā nebūtu produktīvāk saruna. Labvakar, jāsaka tā. Esmu Līga Ozoliņa, pārstāvu SIA grupu 93. Mums ir plānotāju pieredze jau kopš 95. gada. Mēs jau esam diezgan seni. Un faktiski kopā ar mums ir izaugusi arī plānošanas sistēma, cik viņi ir tagad komplicēti un sarežģīti kļūsi. Un gribu šodien iepazīstināt tieši ar to, par cik ir jau bijusi publiskā apspriešana, faktiski ar tām galvenajām lietām, kas ir mainījušās kopš pirmās redakcijas. Un īsi varbūt atgādināt, kas tad ir teritorijas plānojums. Tas ir pašvaldības noteikts ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, un tas ilgtermiņš pēc likuma sanāk pat līdz 25 gadiem. Iepriekš bija tā, ka uz 12 gadiem parasti pašvaldības apstiprināja, bet faktiski, ja ir labs teritorijas plānojums, pietiekami elastīgs, tad viņš varētu būt arī ilgāk spēkā, un uz to arī tiecamies, un to izstrāde regulē likums. Mēs nevaram gluži tā paši plānot, tā kā mēs mājās vai savā uzņēmumā to daram. Mums ir reglamentēts gan process, gan tas, ko mēs varam noteikt. Un mēs nosakām teritorijas izmantošanas un apbūves prasības, noteikumus,
un faktiski funkcionālo zonējumu dažādas teritorijas ar robežām. Arī, tā skaitā, teritorijas plānojuma ietvaros tā ir tā reize, kad var pašvaldība mainīt pilsētas vai ciemu robežas. Ja to nedara, tad jātaisa atkal teritorijas plānojuma grozījumi. Un teritorijas plānojums ir pietiekami no daudz dokumentiem sastāvošs, bet tam, kam jūs galvenokārt pievērsiet uzmanību, tad skatieties kartes, ja kādā zonā atrodas jūsu īpašums un attiecīgās zonas noteikumus, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Jo šos divus dokumentus, kartes mums ir vairākas, pagastu kartes, pilsētu kartes, šos divus dokumentus apstiprina jau kā pašvaldības saistošos noteikumus, tā kā tas ir normatīvais akts, un uzreiz uz viņu attiecās visas prasības par normatīviem aktiem. 2 gadi gluži nebūs, bet 3 gadi gluži nebūs, bet 2 gadi jau ir pāri tiešām. Un pašlaik atrodamies 2. redakcijas publiskās apspriešanas posmā. Cerams, ka lielākā daļa iepazinās ar teritorijas plānojuma risinājumiem šā gada martā, aprīlī, kad bija 1. redakcija. Parasti ir tā, apspriežam teritorijas plānojumu, saņemam iedzīvotāju priekšlikumus, saņemam institūciju saskaņojumu. Institūcijas mums vēl dod norādījumus, kas nav atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā drīkst, kā nedrīkst, un to mēs visu vērtējam. Nevienmēr mēs arī klausam, ko saka valsts ceļi, vides dienests, izvērtējam to un attiecīgi precizējam teritorijas plānojumu. Bet, tā kā tas maina kaut ko, tad uzreiz ir arī publiski tas viss jāparāda, jāapspriež. Un orientējoši mēs ceram, ka nākamā gada sākumā šis dokuments arī stātos spēkā, ja visa plānošanas vide un tie jautājumi, kas pašlaik ir aktuāli sabiedrībā, virzīsies labi, tad tā arī vajadzētu notikt. Jā, tā kā es faktiski izstāstīju, kāpēc mēs apspriežam vēlreiz. Mums jau bija pirmās apspriešanas laikā tad arī 9 iesniegumi no iedzīvotājiem un 10 institūciju atzinumi, kur vajadzēja papildināt vai precizēt. Kādas tad ir galvenās izmaiņas salīdzinājumā ar 1. redakciju? Skatījāmies, tātad ciema platības ir un pilsētas platības mainītas jau 1. redakcijā apspriedām, bet vēl viens precizējums ir attiecībā uz Virašu ciemu. Tad vēl mazāks tas Virašu ciems paliek, jūs redzat, 2. redakcijā. Acīm redzot, tās tiešām ir lauku teritorijai atbilstošāka izmantošana. Jo kāpēc ir lauku teritorijā šie 2 hektāri, ko dala un ciemos, tad ir iespēja arī sīkākos zemes gabalos dalīt vai apbūvei vai citai izmantošanai. Kas vēl ir citādāks, jāsaka tā. Paplašināts ainaviski vērtīgās teritorijas, bet faktiski ainavu plānā viņas arī jau ir bijušas, bet kaut kādu tehnisku iemeslu dēļ mums šīs ainavu teritorijas, kas arī jau Smiltenes teritorijas plānojumā iepriekš ir noteiktas, nebija atzīmēts un labojam šo kļūdu. Atsevišķās zemes vienībās, kur iedzīvotāji rakstīja iesniegumus, vēl ir mainīta funkcionālā zona, arī tajā atļautie izmantošanas apbūves veidi. Un faktiski mēs arī visus priekšlikumus esam atbalstījuši, tur, kur nav tas atbalsts, tur ir skaidrots, kāpēc. Jūs redziet, gan Raunā, gan Drustos, gan pie Gomas ezera ir vairāk šādi iesniegumi. Tad ir apbūves noteikumos precizētas prasības. Tas ir vairāk jau darbs ar institūcijām, ar strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu veicēju. Tad vēl viens paralēlais darbs, kas tiek veikts teritorijas plānojumā, šis strateģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
Un šeit ir vairākas prasības precizētas, piemēram, attiecībā uz dolomītu ieguvi ir tā kā regulē šobrīd likums par ietekmes uz vidi novērtējumu un daudzas lietas salāgotas. Būvniecības saskaņošana gar valsts autoceļiem. Mēs ar Sarmītu kolēģi jau runājam, kad iespējams ar Latvijas valsts ceļiem vēlreiz būs jāskaidrojās, jo tur ir izvirzītas tādas pārmērīgas prasības, ko viņi gribētu, lai ar pašvaldības rokām sasniegt savus mērķus. Mēs mēģinam turēties pretī, aizstāvam gan pašvaldības, gan iedzīvotāju intereses. Arī ir papildināts tātad ar vēja elektrostacijas būvniecības aizliegumu gar valsts autoceļiem, tas faktiski arī ar valsts ceļiem kopā izrunāta prasība. Un tā kā vides dienests vēl iebilda pret to, kad kartē var redzēt blakus dzīvojamo apbūvi un rūpniecības apbūvi kopā, tad viņš mēģināja mums rekomendēja šos minimālos attālumus, bet dabā tā nav. Un līdz ar to mēs attiecinājām uz jaunām kaut kādām piesārņojušām iekārtām pret esošu dzīvojumu ēku ir jāievēro minimālais attālums. Tas ir 100 metri. Nav nekas tāds uzņēmējiem nedraudošs. Jau pirmajā redakcijā bija arī Smiltenes apveceļš, bet bija noteikts kā pašvaldības teritorija. Ņemot vērā to, ka valsts ceļi ir būtiski pārskatījuši prioritātes, investīciju prioritātes 2040. gadam, faktiski tās prioritātes viss ir palikušas kaut kur pierīgā, jāsaka tā. Līdz ar to gan satiksmes ministrija, gan valsts ceļi vērs uzmanību, ka, ja mēs gribam rezervēt šo teritoriju, nākotnē tā būtu jānosaka kā pašvaldības teritorija. Iespējams, ka arī, ja nākotnē kaut kad perspektīvē varētu šādi izbūvēt, pieņemt, ka tas arī ir pašvaldībai tāds piemērots risinājums, vienvirziena, teiksim, autoceļš. Bet katrā ziņā tas nav pašvaldības līmeņa projekts, ja tas ir tomēr nacionālā līmeņa projekts. Un, mēs esam izpildījuši šo prasību tikai tik daudz, lai rezervētu to koridoru, lai varētu kaut kad atkal nākotnē valsts varbūt paskatīties uz šo projektu un pārņemt atpakaļ. To mums atļauj zemes pārvaldības likums, un mēs izmantojam šo. Arī aktualizēta Smiltenes pilsētas veloshēma. Tas ir tikai paskaidrojuma rakstā, tas nav saistošs, un tas arī ir atkarīgs no investīcijām, kā pašvaldība strādā ar investīciju plānu. Ir precizētas vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, tādas mēs drīkstam arī noteikt. Un kādēļ noteicām Smiltenes novadā, tad, lai saglabātu šo lauksaimniecības zemi kā resursu, ierobežot apmežošanu, ierobežot vēja elektrostaciju un saules parku būvniecību un pamatā tomēr, lai nodrošinātu lauksaimniecisku izmantošanu šajās teritorijās. Bet ir tehniski tas notiek tā. Teritorijas plānojuma izstrādājumas topogrāfiskās kartes, ko mums dod Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, tas ir 10,000 mērogs, un viņi, ko redz, to zīmē. Ja, ko viņi ierauga no gaisa uzfotografētajā, to viņi zīmē zaļu, teiksim, krūmus, viņi var mierīgi iezīmēt kā zaļu, kas mums kļūst par meža teritoriju, kas patiesībā tā nav. Ja, tā varētu būt arī lauksaimniecības zeme un otrādi. Ja, vienmēr ir jāskatās ne tik daudz uz to zaļo un lauksaimniecības zemi, jo tās neprecizitātes varētu būt lauka teritorijā šādā mērogā, bet jāskatās, kas ir jūsu īpašuma zemes lietojuma veidi, kāda ir lauka atbalsta dienestā dati, kāda ir valsts meža dienestā dati, ja tie ir primāri. Un ja, teiksim, valsts meža dienestā jums ir īpašumā mežs, tad uz to arī attiecās šie meža noteikumi abos noteikumos. Ja, un, cik varējām, tik arī tehniski sakārtojām, lai nebūtu tās meža teritorijās arī šis lauksaimniecības baļu vērtējums, kas savukārt ir pieejams par visu kadastra
kadastru par visu īpašumu, ja? To mēs ņemam no valsts zemes dienesta, atkal šīs balvas. Nu, tāds ir tas veids, kā mēs vispār varam tikt pie kaut kāda augšņu vērtējuma. Ja? Jo, protams, ka teritorijas plānojums ir tik strateģisks dokuments, ka tur liels izpētes pašvaldība nevar veikt. Un arī precizēta teritorija un noteikumi teritorija par vēja elektrostaciju, kur varētu, tad precīzi viņi saucās tā teritorija, kurā perspektīvē ir izvērtējama vēja elektrostacija un vēja parku attīstības iespējas atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tātad šī ir teritorija, ko mēs pasakam, ka te var pētīt, un ja nodrošina 800 metrus no dzīvojamās mājas, nodrošina mikroliegumiem, nodrošina īpaši aizsargāmām dabas teritorijām, kultūras pieminekļiem. Ja to visu var ievērot, tad, un vienoties, protams, ar īpašniekiem, tad šajā vietā var veikt to ietekmes uz vidi novērtējumu un akceptēt un būvēt šo elektrostaciju. Nu, ir tā, ka šī diskusija ir ļoti karsta pašlaik Latvijā, un pašvaldībām ir uzlikts tāds nesamērīgs sloks, tāpēc, kad iestādes savā starpā, nevar teikt, nevēlas diskutēt, vienoties, bet nevar panākt varbūt tās vienošanās starp klimatu un enerģētikas jauno tātad ministriju, starp ekonomikas ministriju, vidas aizsardzības administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, jo tas tomēr būtu tāds nacionāla līmeņa jautājums. Viņi atbild par to, lai Latvija ieviestu, sagādāt šo atjaunojamo enerģiju, bet vienlaikus pašvaldībām ir jānosaka šīs teritorijas, kur to var, ko nevar darīt. Ja, un diskusija noteikti vēl attīstīsies, uzsāktas ir daudzas pētniecības, šobrīd vēl ir likums par ietekmes uz vidi novērtējumu grozīts tiek, ja tā kā kaut kad jau tā situācija sakārtosies, bet es pieļauju, ka tas varētu būt vēl kaut kāds iemesls, kāpēc vispār plānošanas dokumenti ir nedaudz arī kavētos. Un sekojam vienkārši tai aktuālajai situācijai. Un tas patiesībā tie ir tie lielie bloki, lielie jautājumi, kas ir precizēti. Vēlreiz gribu atgādināt, ka mēs līdz 25. augustam esam atvērti iesniegumiem, arī gaidām atzinumus no institūcijām visām atkārtoti. Ja ir kādi jautājumi, tad noteikti darba laikā var pašvaldībā vērsties, bet iedrošinu jūs lietot kaut vai pēc skata sarežģītu, bet uzrakstot Geolatvija, jūs noteikti atradīsiet tādu lapu, un tur ir ļoti ērti. Tur var pievilkt tuvāk, izpētīt, un galvenais, kā, ja redz manu, neredz manu pelīti. Un tad labajā pusē, ja kartē iebaksta lāzera rādītājs. Tad kartē mums interesē, teiksim, kaut kāds īpašums. Mēs zinām, ka mēs esam te pie ceļa. Ja uz viņa uzspiež, nu man ir bilde, tas nedarbosies, tad uzspiežot izlec šajā labajā pusē tā papildus informācija. Te var redzēt, kas tā ir par zonu, tā ir meža teritorija, tad dabūs noteikumos mēs meklējam meža teritoriju. Te var redzēt, kādas ir aizsargjoslas, te ir ļoti skopi, bet īpašumā varētu būt vairākas aizsargjoslas. Ja, un pēc tā var ļoti labi noorientēties. Te arī parādās uzreiz tas kadastrs, var pārbaudīt, vai tas tiešām ir mans kadastrs. Ja negribās kartē, ja gribās skatīties tādā PDF izdrukā, karšu lapā, tad atrod savu pagastu vai pilsētu un lejupielādē datorā un apskatās. Un te ir arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Zemāk ir arī pārējie dokumenti, kas ir transporta plāns, paskaidrojuma raksts, bet šī ir tie saistošie, kas uzliek kaut kādus pienākumus. Es netikšu vaļā no viņa. Ne. Jā, paldies. Tad arī viss un faktiski
Gribam dzirdēt jūsu jautājumus, komentārus. Arī tie, kas ir pieslēgušies attālināti. Droši. Nu, vai arī mēs atkārtosim. Drīzāk, ka tas varētu būt ar sakariem pašiem saistīts. Neipar, ka nav dzirdēts, ka būtu kāda ietekme pētīti uz sakariem. Jā. Es vēlreiz gribu atkārtot, ka tās teritorijas, kas ir piezīmētas, nav teikts, ka tur vēl kādreiz būs. Tas ir, kur investors jums grib pētīt. Un ja tur atrod kādu punktu vai vēl kaut kur, ticamāk, tas nebūs. Tas ir vienkārši priekš tā. Ir vieta, kur var attīstīt. Kur var pētīt. Ja mēs noteikumos var stādīt, tad ir tas, ka nonāca pie mums jau izgriežot iezīmēti mājas. Visi tiek ierobežojumi regulējumā, kas ir attīstībā. Ir tās investors var iepētīt. Atbilstos normatīvam regulējumam. Tā ir tā izvēle. Visā tīklā mēs izvēlējāmies to iespēju, ka mēs panākam potenciāli iespējams, ja nav citu vajadzētu. Tas var rasties pēc tam. Tev kādi jautājumi? Noteikti ir. Jā. Tieši otrādi. Valsts ir atgriezis pašvaldībā šo transportu būvi. Nu, tas nereāls risinājums, protams, ir to, ko viņi saka, ka viņiem nav pretenzija noteikti. Par cik tā teritorija ir bijusi rezervēta iepriekš, tas viņi ir priekšdienām noliekam, lai neaizbūvētu, lai saglabātu šo kaut kādu. Viņi vairs nepēc. Mani ir mainījusi. Tāpēc vajadzētu. Tādēļ mums tāpat ceļu koridoru.
neko būvēt. Situācija man būtu un Līga, mēs nedzirdam, ko tur stāsta, jautā un atbildi. Tā. Man arī nedzird. Vai tagad dzird labāk? Tagad dzirdam, jā. Jā, paldies. Jā. Tāpēc jūs jautājumu no Alpikara. Viņš nav mazs. Nav mazs ceļš posms, un, ja jūs sekojāt, mājas kopā, tad nākamā gada tieši līdz daļa būvē, kas ir jāpabeidz. Tev izdevies? Tātad būvniecība līdz 29. Jā. Es nezinu. Tā, mums ir arī saņemti jautājumi. Jā, tad mēs laikam nolasīsim arī šo jautājumu, kādēļ Smiltenes novadā tiek plānots tik daudz 14 teritorijas turklāt to nesaskaņojot ar zemju īpašniekiem. Īpašums teritorijas plānojumā atradīsies 14 zonā, vai tajā varēs zemes īpašnieks būvēt dzīvojamo māju? Par tiem 14 teritorijām tās ir tās veiparku teritorijas, jo tas ir tikai izpēte, un ja īpašnieks neļauj savā zemes gabalā neko būvēt, tad arī nedrīkst. Un privātu māju viņš tur būvēt drīkst, jo tas nav šī potenciālā vieta, bet ja tur uzbūvēt māju, tas nozīmē automātiski 800 metru robežā, to nav iespējams neko būvēt. Jo tās ir tikai potenciāli. Dzīvojamā. Jā, dzīvojamā tieši. Kā līgozē. Jā, mēs atvainojamies par to kluso dzirdamību. Bet ir labāk. Vai ir vēl kādi? Vai ir kaut kas? Tas ir tikai tas jaunais apceļš tādā gadījumā. Tas nebūs tik tuvu. No zāles ir jautājums, vai pārceļu uz citu vietu, es īsti neredzu, kā pilsētas vispār ir savādi. Sabraukt, kamēr nav lielais apceļš. Jo Limbažu iela tāpatās sanāk, ka viņiem būs jābrauc tāpat. Nē, tad no tās daļas, kas ir rūpnieciskā zona, viņi varēs izbraukt valnieks, ka izbraukt neiebraucot pilsētā.
Nu, tas, diemžēl, nav pašvaldības jautājums. Viņš jau nesanāk pilsētā. Viņš ir ārpus pilsētas. Nē, mēs runājam par šo apceļu, ko mēs esam rezervējuši. Var redzēt to pelēko raustīto. Jā. Šitas ir par tuvu, ja? Nu, tas viss ir no investīcijām. Es vēlreiz atkārtošu, valsts ceļi ir valsts ceļi, tie nav pašvaldības ceļu kompetenci. Ir valsts ceļi un ir pašvaldības. Šie ceļi, par kuriem jūs runājat, visi ir valsts ceļi, par kuriem pašvaldībai nav lielas teikšanas. Jau tagad paplašinās. Pa 15 gadiem mums nav uzbūvēti daudz ceļi, vai ne? Ja mēs paskatāmies 15 gadus. Nu, tā izpēta ir vērtā gadā, jā, 14. gadā par ministrijas līdzekļiem. Nu, protams, mēs varam pateikt paldies, paņemt to pašu izpētīto teritoriju, vai nu izmantot, vai nu neizmantot.
vienkārši tādā ziņā varbūt ir kaut kāds padarītais darbs, ko mēs galīgi vēl neizdarām. Ierezervējam to termiņu un pieņemsim, ka pašvaldība valsts ļoti bagāta, tomēr atgriezīsies tieši Āfrikas vai būvniecības, būs vai nu viņu jāaktualizē, tā izpēti jau ko provocēt. Nu, tad skatīsimies. Bet mums ir vēl viens jautājums arī uzdots no attālinātiem dalībniekiem. Šodien plānojam par degradētām teritorijām. Es gribu atbildēt tā, ka mēs degradētām saucam daudz ko, bet ir ministrs kabinets, kurš ir pateicis, kādā veidā teritorija var klāt. Bet, diemžēl, nesakoja, un daļai bija definēts, nopostīt, agrūst, tāda būt. Bet ir daļa, kas degradēt valsts, vēl dažiem strādāt, un turpināsies ļoti vienmēr aktīvi, kad mēs saskaramies laiku 90. gados, apzināti. Mēs viņus apzinājām, ļoti sakot, bija noteikti termiņi, mēs apzinājām, pēc tam tika izveidots piesārņot. Un nostrādāt būvēt. Un jā, izvainojumi, jā, reģistrā ielikšanas. Tad jau viņiem attīstās izpēt, būs kāds izpēt, viņš kustās un tikmēr nevar apūvēt. Tā kā būtu tas, ja mēs tur vajadzīgi tiešām ir nopietni pēti tam noteikumiem. Jā, tāda ir atbilde. Izpēti veikt par degradētajām teritorijām. Nu, es nezinu, man liekas, ka ir daudz citu aktuālu jautājumu pašvaldībā, lai mēs šādu apjomu pētītu. Mums pat ir teritorijas plānojumā tāda teritorija grupa degradētas teritorijas, bet neesmu redzējis, ka kāda pašvaldība tur būtu kaut ko nolikusi. Ja? Parasti tas notiek tā, ja ir kāds pašvaldības īpašums, ko vajag sakārtot, to tāpatās zina un sakārto. Privātam īpašumam teorētiski var uzlikt paaugstinātu nodokli, ko arī daudzas pašvaldības dara. Milton arī jau piemēro šo paaugstināto nodokli. Bet nu, tāda ir tā likuma kārtība. Tā var cīnīties vai veicināt. Tā kā ir citi veidi, lai teritorijas plānojumā zīmētu degradētās teritorijas. Efektīvi. Jā, vai tā? Tā teritorija. Spēka esošana, teritorija, potenciāliem investoriem, nespratīs. Akārtot teritoriju. Tas ir akārtot. Otra puse šim dokumentam ir iezīmē, lai pēc tam izņemt ārā teritorijas plānojumus paļauja. Procedūra viss. Nav tā viena izņēmuma, ielikuma izņēmuma. Normatīvs jāizpilda, lai pēc grozījumus veikt. Minimums arī neliela. Jā, mums ir vēl jautājums.
Ha? Es tā, ja? Tās ir jautājums, teritorija. Pēc definīcijas segregēta teritorija, tikai definēta zinātnē intensīva. Nodokļiem. Cits jautājums. Lielajā pārsvarā izmantot tikai iezīmētu teritoriju. Ja mēs esam kaut vienreiz noteici privātā īpašumā, pilsētā, mēs ir turpināt. Jā, bet nu varbūt, ka tas ir jau kaut kāds samilsts jautājums, bet kaut kad viņu var arī risināt, veidot kaut kādu savu reģistru pašvaldības. Bet nu droši vien, ka ne teritorijas plānojumi ir. Jā, jā. Traki, kādreiz tie cilvēki ir ķīlnieki arī. Jūs, jā, līdzvarīgi. Nezinām, bet nezinām to lēmumu pieņemšanu, kad ministrijas vērtēs plānojumu. Bet viennozīmīgi saprotam, ka mēs pilnībā 100% nevaram aizliegt. Jo to jau ministrija vērtējot, saka, ka mēs vienu izslēdzam. Vienu zemes gabalu. Jā, jā. Mēs varam. Jā. Es varu apīt. Grozīt. Jā, Nav
Tāds dabas eksperts. Bet ir otrs. Bet ir otrs. Klāsts. Tajā brīdī man tieši tik. Es domāju, ka tieši ierodas. Šīs teritorijas iezīmē strateģiskā līdzekļu tieši vides tiem attīstīja teritoriju uzstādīt. Viņiem ir vajadzīgs ļoti pašlaik. Teritorija, tad visu to brīdi Nu, saka jau, ka viņi atstāja, bez tam audzēja atpakaļ. Jā. Ir ietekmes. Tas viss ir izsākt. Tad. Kurā? Saprotu. Jā. Noteikti. Ja viņš tieši tajā vietā būs. Un par to es gribu izpētīt. Un vai atveļa būs no tā vēja? Jo mēs jau Kā jau es teicu, futbolu mētās. Valsts ir atdevuma. Tiesība noteikti, bet vienlaikus uzņemties saistības, lai šī alternatīvā enerģija būtu. Jā, un viņi nekas no kādu savu līdzsvaru. Jā. Nu jā, vai zinu, stingrāk. Problēma.
Jā, mēs nevaram runāt. Es nerunāju tikai par attīstītājiem, bet arī par tiem saimniecībām, kas atrodas blakus un varbūt tirgojas. Nāks konkrēts parks, tad viņam arī virsū skatīties fokusēt. Jāgaida, ka tas izaugs, ka varētu savēt. Nē, nu vējs. Vējs atnesa. Nē, es gribētu teikt. Bet salīdzināt klāt. Ja mēs neesam noteikti kā atļauti. Tas nenozīmē. Viņiem jāiet ļoti. Bet vienlaikus es jau pateicu, ka nav Latvijā. Nē, tagad varbūt viena kaut kas pasaulē. Pati klāt stāvēja. Bet mums nebija tas. Tādi ir. Jā, un ierobežoja vesela aizsardzības ministrijas ierobežoja. Nu, daudz ierobežoja. Tās izpētes ļoti plašas. Panāk. Plašāk. Tad arī jau daudz ir no tas. Tur ir vienmēr vēl. Augstumā ir vēl. Tie mazie, kas īstenībā neatkarīgi. Kopi to vēl. Nav. Nu, nē, es saku, viņiem tas augstums plānotais ir tik augsts, tur ir pastāvīgs vējš. Ja nav vēja, viņi slēdz ārā. Ja, viņi rēķina, vai tur izdevīgi darbināt. No turbīnu. Viņi nebūs visu laiku. Nu, viņas varētu griezties, bet nenozīmē, ka viņas ir. Kā jūs teicat, tā ir potenciāli. Tas nav teikt, ka
Jā. Jā. Jā, mēs vienkārši paredzēja, ka būs mums veids. Es gribētu teikt, ka saprotu, ieteikumu. Iedzīvotāju sasniegt. Esam ielikušies. Ir labi apstākļi. Man nav cita ideja, kā. Bet viņa. Tā jau līgumā mazina. Nu nebija ar mazina. Tas jau tas svarīgākais. Un pat kuriem bija tiks nodrošināt izbūve. Ja tur ir visi rītīgi, es tā no vienas puses, no otras puses dzīvojamās mājas, un tur ir dzīvojamās mājas, un kuriem reāli būvē. Tas būs konkrētais jūtas. Jau cauri šosies. Tur tiešām ir baigi. Bet ir mums arī vecīgākā. Tas vienalga. Apspriešana. Labi, man liekas, ka mēs esam izspēlējuši mazliet atkārtojam. Liels paldies! Es uzskatu, ka šī ir ļoti labi. Savā darbā. Un tagad cerams, ka tā Nu jā, bet es saku, ka pēc pieredzes, kad nav jau bieži apmeklēti šādas sanāksmes, tad, kad ir konkrēta vajadzība, konkrēta būvniecība, tad arī cilvēki sāk interesēties. Tas ir paldies, ka jūs esat interesējušies jau saulēcīgi. Paldies visiem! Vakaru! Jā, sakiet tālāk, sakiet kaimiņiem. Paprasiet bērniem, lai ieiet ģeolatrijā. Lai sameklē īpašumu, kā izskatās no gaisa. Atbildot tiem, kuri uztraucās par to dzirdamību, mēs ļoti pacentīsimies arī par skaņu, lai attīra vai kaut kā uzlabo, ieliekot mājaslapā, jā, šo ierakstu.
Atvainojamies un paldies visiem. Slēdzu sanāksmi. Uz redzēšanos. Vai ir izpēta, kā tas ietekmēs mobilos sakarus un internetu? Jo vienalga, vai tā ir bite, vai tas ir Tele2 vai LMT. Viņi jau nav tik masīvi kā, piemēram, mežs, kas nosacīs to pārklājumu. Pēc loģikas domāju. Pēc loģikas, bet reāli. Teorijas, kur investors, ja viņš grib, viņš var iet pētīt. Un ja tur atrod kādu putnu vai vēl kaut ko, tad visticamāk, ka tur tas nebūs. Tas ir vienkārši, teikšu tā, vieta, kur var attīstīt. Vieta, kas jau ir noteikti normatīvā regulējumā, tad šīs atlasītās vietiņas ir tās, kurās investors var iet un pētīt. Atbilstoši normatīvam regulējumam. Ja tur nevarēs to darīt, tad tur arī nebūs. Bet, tā ir tā izvēle, mēs nevaram visā teritorijā izliekt, tad mēs izvēlējāmies to iespēju, ka mēs norādām teritorijas, kurā ir potenciāli iespējams, ja nav citu aizliegumu. 2015. gadā veikts Latvijas valsts ceļu pētījums, kur viņš varētu būt, tāpēc viņam tur ir tās 3 joslas, bet šogad gada sākumā valsts ceļi ir uzrakstījuši, ka viņi vairs nepatur spēkā šo prasību, jo viņu plāni ir mainījušies, viņi neredz, ka Smiltenē šādu apceļu vajadzētu, jo viņiem nebūs līdzekļu. Tādēļ viņi saka, ja mums kā pašvaldībai ir interese šo ceļu koridori atstāt, jo tas nozīmē, ka tajā teritorijā nevarēs neko būvēt augstāku, tikai pagaidu būvis, tad mēs kā pašvaldība atstājam šo koridoru, jo ja gadījumā situācija mainās, tad mēs esam ieinteresēti, lai šāds apceļš būtu un šīs smagais transporta līdzekļi visi brauktu riņķī un nebojātu pilsētas centra ielas. Var izmantot to pašu. Atjaunot un pēc tam no šķipeliem tālāk jau došanāsies. Tad būvēsim ceļu, kaut vai tieši pēc 5 vai 10 gadiem. Pēc 15 gadiem būs jābūvē jauns, jo tas būs jau pilsētē. Ir viena atšķirība, tiešām, ka pašvaldība atbild par saviem ceļiem un valsts par saviem, tad vienmēr šis konflikts situācijas rodās. Kad cilvēki, kas dzīvo pašvaldība teritorijā, viņiem liekas, ka tas ir viss pašvaldības teritorijas ceļš, bet tā nav. Tas ir valsts pārziņā un šeit nav no valsts ceļiem neviens cilvēks, ko iekomentēt. Un tāpēc tas liekas neloģiski, bet mēs kā iedzīvotāji izmantojam šo ceļu 7 dienā, pa viņu brauc, un viņu šobrīd izmanto. Visi, kas brauc nodokļus. Ir pateicis, kādā veidā teritoriju var klasificēt kā degradētu. Bet, diemžēl, Minskarļu noteikumi ir, bet tā metodika viņiem nesakoja. Un daļēji tur ir definēts, ka, teiksim, tur nopostīta, sagrūvusi tur varētu būt. Bet tā otra daļa, kas attiecās jau uz augsnes, degradētu augsni un vēl dažiem jautājumiem tā nav izstrādāta. Un faktiski es pat nemāku šajā brīdī atbildēt, kad tas turpināsies, bet ļoti vienmēr saku, ka brīvprātīgi iezīmēs tās teritorijas, valsts pateikt, ka var visos mežos būvēt. Jā, līdz varbūt precīzi. Ja nenosaka teritoriju, tad... Tas ir mūsu mājas. Viņiem ir vajadzīgi ļoti liela, plaša, lai viņi varētu vispārībā teritoriju, tad viņi visu to mežu izpraus, tur vispār vairs meži nepaliks. Saka jau, ka viņi mēs esam izpildījuši šo prasību tikai tik daudz, lai rezervātu.